Labvakar visiem šodienas ikdienas tirgus apskatā. Mani sauc Justīns Petinens. Esmu klientu vadītājs Latvijā un arī apmācību vadītājs Latvijā. Pirms mēs sākam, kā vienmēr obligātā risku atruna, tirdzniecība ar Admirāls piedāvātajiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilnu risku atrunu gadījumā, ja to neesat izdarījuši mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par Admirāls mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā īstās akcijas un fondi, kā arī CFD uz akcijām, fondiem, indeksiem, forex, izēvielām un arī citiem instrumentiem. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums jau kopš 2001. gada, kā arī piedāvājam samērā konkurētspējīgus tradinga nosacījumus un īpaši izdevīgus investīciju nosacījumus. Tātad pie mums ir iespējams ieguldīt, pirkt un turēt bez jebkādām procentu maksām. Kā arī mēs piedāvājam individuālu personīgu konsultantu katram mūsu klientam. Tātad, sākot ar cenu kustību, pagājušajā nedēļā ASV akciju tirgos indeksu līmenī piedzīvoja mērenu kāpumu, statistiski maznozīmīgas kustības. Nasdaq 100 kā parasti līderos ar pieaugumu 1,3% apmērā. S&P 500 un Russell 2000 arī uzrādīja pieaugumu, bet, kā minēju, maznozīmīgu. Savukārt Dow Jones uzrādīja minimālu, knapi manāmu kritumu. Un kopš gada sākuma, mērot līderos, aizvien ir Nasdaq 100 ar nepilnu, ja nemaldos, 10% pieaugumu. Sektoru līmenī bilde pārsvarā pozitīva. Līderos ir tehnoloģiju sektors ar nepilnu 2% pieaugumu. Un kamēr enerģētikas sektors uzrādīja samērā statistiski nozīmīgu 3,6% kritumu. Kopš gada sākuma vairums ciklisko sektoru pārspēja necikliskos sektorus ar industriālo sektoru priekšgalā. Tātad industriālais sektors, mērot pēc XLI ETF, uzrāda pieaugumu par vairāk nekā 14% kopš gada sākuma, pārspējot Nasdaq. Tātad sektoru līmenī turpinās tā saucamais risk on nosacījums, noskaņojums atvainojas. Un pārējot uz atsevišķu nozaru situāciju, bilde ir dažāda. Veselības aprūpes un ar naftu saistītās nozares cieš ievērojumus zaudējumus, kamēr aviācijas un aizsardzības nozare uzrāda ievērojumu nepilnu 5% kāpumu. Kopš gada sākuma līderos turpina būt metāla un kalnrūpniecības nozare un arī, protams, tāpat aviācijas un aizsardzības nozare. Abas nozares uzrāda vairāk nekā 30% pieaugumu kopš gada sākuma. Tātad 3 reizes augstāks pieaugums kopš gada sākuma, lielāks pieaugums kopš gada sākuma, salīdzinot ar Nasdaq, kas ir straujākais indeks tik tālu šogad pēc pieauguma. Globālajos tirgos, akciju tirgos pagājušajā nedēļā izcēlās atkal attīstības tirgi, uzrādot gandrīz 2% kāpumu, otrajā vietā S&P 500. Tikmēr Eiropas Savienības un citu attīstīto valstu akciju tirgi, neskaitot ASV, uzrādīja kritumu. Obligāciju tirgos kustības arī samērā maznozīmīgas. Vērts uzsvērt, ka starptautiskās valsts obligācijas turpina šo relatīvi labāku ienesīgumu nekā ASV. Tātad šis trends jau turpinās, man liekas, vairākus mēnešus, kad trends, kur starptautiskās obligācijas pārspēja ASV. Savukārt pagājušajā nedēļā situācija nedaudz mainījās. Tātad valsts obligācijas starptautiskās pārspēja ASV, taču korporatīvās obligācijas, ASV korporatīvās obligācijas uzrādīja labāku ienesīgumu relatīvi pret starptautiskām, kas sen nebija novērots šogad. Izēvielu tirgos kustības arī statistiski maznozīmīgas. Dārgmetāli, dzelzs un sudrabs, un ar naftu saistītie segmenti krita, kamēr lauksaimniecības un industriālo metālu segments uzrādīja kāpumu, bet arī statistiski maznozīmīgu.
Pārējot uz riska indikatoriem, riska indikatori kopumā turpina staigāt normas robežās. Tā skaitā arī VIX indeks. Ja un atgādinu, VIX indeks mums parāda S&P 500 indeksa gaidāmo 30 dienu volatilitāti, bet gada skaitlī, jā, gada izteiksmē. Un pagaidām VIX aizvien ir zem 20% līmeņa, kas skaitās kā robežvērtības starp risk on teritoriju, jā, tātad zem 20% un piesardzības teritoriju, tātad 20 līdz 30%. Tā kā īstermiņa peļņas iespējas ir relatīvi mazas, jā, indeksu līmenī vismaz. Iespējamie katalizatori, kas varētu radīt īstermiņa volatilitāti tirgos, nu, nosacīti kārtējie tarifu jaunumi, jā, bet atkal, kā minēju iepriekš, kārtējs jaunums saistībā ar tarifiem tirgos tiek uztverts ar mazāku, ja vājāku reakciju. Ja. Tātad 1. augustā, 1. augustā beidzas šī tarifu pauze, kura bija pagarināta no 9. jūlijā, nemaldos. Un arī, protams, inflācijas ekspektācijas un konkrēti obligāciju ienesījums. Tas arī var veicināt korekcijas sākuma akciju tirgos. Un attiecībā uz Fed sanāksmi 31. jūlijā, kas ir aiznākamā nedēļa, ja nemaldos, šķiet, ka nemainīgas procentu likmes jau ir, nu kā saka, ieceptas cenā. Ja. Attiecībā uz riska apetīti ASV akciju tirgos XLY un XLT attiecība, kas parāda patērētāju izvēles un pirmās nepieciešamības preču un pakalpojumu segmentu relatīvo veiktspēju, turpina augšupejošu tendenci kopš šī gada aprīļa. Tātad relatīvā veiktspēja starp patērētāju izvēles un pirmās nepieciešamības preču segmentiem ir viena no nosacīti vieglākajām tā saucamajām tradinga tēmām, ja, kuru var tirgot. Tātad vienkāršākais veids, kā izpaust savu viedokli par patērētāju vēlmi tērēt relatīvi vairāk, ir caur šo pašu spredu, jeb pārdarījumu, kur ir garā pozīcijā XLY ETF un īsā pozīcijā XLP ETF. Tātad vēsturiski šī attiecība uzrāda ļoti augstu korelāciju ar patērētāju noskaņojumu. Nu, kā piemēram, Mičiganas Universitātes patērētāju noskaņojuma indeks, kurš arī šķiet ir uzrādījis zemieni. Attiecīgi, pieņemot, ka patērētāju ekspektācijas uzlabosies, mēs varam sagaidīt šī spreda pieaugumu. Un atgādinu, ka līdzīgas tradinga idejas, makroekonomiskā analītika un riska novērtēšana un arī visi izmantotie avoti tiek apspriesti ikmēneša Advanced līņa tradinga nodarbībās. Nākamā nodarbība ir ieplānota uz 19. augustu. Ja reģistrēties, vienkārši apmeklējiet mūsu mājaslapu, sadaļu webināri un izvēlēties nākamo nodarbību un ievadiet savu e-pastu. Jā, aicinu reģistrēties laicīgi, jo pieejamo vietu skaits ir ierobežots. Tātad par šo rīku, par FedWatch rīku bijām runājuši jau pagājušajā nedēļā. Vēlos pieskarties šiem jautājumiem tikai tāpēc, ka finanšu mēdījos aizvien tam neliek mieru. Jā, šķiet, ka šī procentu likme samazinājums ir viens no trendīgākajiem jautājumiem finanšu mēdījos. Tātad tik tālu šajā ekonomikas ciklā, kas sākās 20. gadā pēc Covid krīzes, Fed skaidri un gaiši rīkojas tādā veidā, kas neļaus inflācijai kāpt pašplūsmā. Ja. Tirgi to saprot, obligāciju tirgus, it īpaši obligāciju tirgus, bet Fed future tirgi, pēc kuriem tiek aprēķināti šie FedWatch rīka dati, jeb ekspektācijas attiecībā uz procentu likmēm uz katru FOMC sapulci, turpina cerēt uz procentu likmju samazināšanu kaut kad vēlāk. Ja nemaldos, uz decembra FOMC sapulci Fed future dati sagaida 4 vai 5% likmju samazinājumus. Ja. Tad viens svarīgs moments, kas ir jāsaprot. Ja ekonomikai viennozīmīgi draud recesija,
centrālā banka, piemēram, Fed, nerīkosies kaut kad vēlāk, jā, kaut kad nākotnē. Lai to novērst, lai novērstu recesiju, tā rīkosies tūlīt. Acīm redzami, liela daļa finanšu tirgus nozares ekspertu un ekonomistu uzskata, ka zemas reālās, jeb inflācijai pielāgotās procentu likmes ir normā. Līdz ar to mēs redzam šīs gaidas, izteiktas gaidas tirgos, ka Fed kaut kad vēlāk samazinās procentu likmes. Ja. Patiesībā procentu likmju dati, ja procentu likmju vēsture sākās, ja nemaldos, ap 5000 gadu atpakaļ. Viens ekonomists, aizmirsu vārdu, diemžēl, bija publicējis grāmatu vēl 2006. vai 2007. gadā, apkopojot procentu likmju vēsturi. Tā grāmata ir entos simtus lapu gara, un par visu šo periodu, tātad par pēdējiem 500,000 gadu pirms 2006.-2007. gada, nekad vēsturē nav bijušas negatīvas procentu likmes. Citiem vārdiem, pēc Covid ekonomika ir norma no inflācijas un procentu likmju skatu punktā. Tātad periods līdz 2020. un 2021. gadam, jeb tā 10 gadi precīzāk, 10-11 gadi, tas bija tas ekstrēmais vēsturē nebijušais periods, kurā acīm redzami, jā, liela daļa nozares dalībnieku ir iestrēguši. Ja. Tātad tagad mēs redzam 5 gadu tā saucamo break-even inflācijas likmi. Šī likme atspoguļo tirgus dalībnieku gaidas par vidējo inflācijas līmeni nākamajos 5 gados, un šī likme izriet no starpības starp nominālajām un inflācijai pielāgotajām ASV obligācijām, jeb šiem te TIPS, jā, Treasury Inflation Protected Securities. Šis rādītājs norāda, kādu inflācijas līmeni investori sagaida, lai nominālais obligācijas ienesījums būtu līdzvērtīgs šiem te TIPS instrumentiem. Kā redzam, šī likme pašlaik ir krietni virs pirms Covid virsotnēm un neizskatās, ka tā varētu kristies, ja tīri no tehniskās analīzes skatu punkta. Tātad uz doto brīdi šī likme ir par 25%, jeb 0,5% punktiem augstāka par pirms Covid virsotni pēdējo 10 gadu laikā. Citiem vārdiem, obligāciju tirgus dalībnieki saka, ka ekonomika ir mainījusies un inflācija ir atgriezusies. Turklāt bija manījis, ka daži nozares dalībnieki, tā skaitā profesionāli aktīvu pārvaldnieki, saka, ka inflācija ir pieveikta pilnībā, ja, ar pārliecību pat. Paskatīsimies uz dažiem faktiem. Pirms 6 līdz 7 gadiem ASV inflācijas mērķis bija 2%. Ja. Tagad pamata jeb core CPI ir 2,9%, ja pēdējais rādījums. Un šāds rādījums, kas ir gandrīz par 1% augstāks par pēdējo 6 līdz 7 gadu mērķi, tiek uzskatīts kaut kādā veidā par pieveiktu inflāciju. Ja? Tātad core CPI šķiet ir sasniedzis zemāko punktu. Kopš 2020. gada Fed ir prioritizējis inflācijas kontroli, ceturkšņos ar negatīvu reālo IKP, jeb negatīvu izaugsmi. Jā, un šie ceturkšņi bija šī gada 1. ceturksnis un 22. gada 1. ceturksnis. Izaivielas ir uz robežas vai jau nosacīti ir buļļu cikla sākumā. Un ISM PMI un S&P Global PMI, jā, pārskatu, par kuriem es bieži runāju, apskatos, ziņo par uzņēmumu cenu spiediena problēmām mēnesi pēc mēneša, jā, kā arī citi inflācijas gaidu rādītāji norāda uz to pašu. Ilgtermiņa obligācijas ienesīgums turpina pieaugt. Jā, ja mēs skatāmies uz 30 gadu obligācijas ienesīgumu, tas ir sasniedzis jau 5%. Un turklāt pirmo 6 mēnešu budžeta deficīta tendence ir krietni virs pēdējo 5 līdz 6 gadu līmeņa ASV. Tātad visi šie faktori viennozīmīgi norāda uz to, ka inflācijas spiediens pastāv. Vai arī noteikti pastāvēs, atgriezīsies. Kā arī pagājušajā nedēļā tika publicēti jauni dati no
Mičiganas Universitātes par patērētāju noskaņojumu. Tātad īsumā noskaņojums salīdzinājumā ar jūniju nedaudz pieauga, bet joprojām ir par 11% zemāks nekā 24. gada decembrī un ievērojami zem vēsturiskā vidējā rādītāja, kā arī īstermiņa biznesa apstākļi uzlabojās par nepilniem 10%. Savukārt gaidāmā personīgo finanšu situācija pasliktinājās, kā arī patērētāji visticamāk neatgūs uzticību ekonomikai, ja vien viņi nebūs pārliecināti par to, ka inflācija nepasliktināsies. Jā, nu, piemēram, tās pašas tirdzniecības politikas dēļ, kā arī intervijas liecina, ka citi politiskie notikumi, ja to starp šis nesen pieņemtais nodokļu likums patērētāju noskaņojumu būtiski nav ietekmējis. Nu, un, protams, inflācijas gaidas stabilizēs, bet aizvien ir paaugstinātas. Tātad kopumā no patērētāju noskaņojuma skatu punkta situācija uzlabojas, kas var kalpot kā nozīmīgs sākuma punkts idejai saistītai ar patērētāju izvēles sektoru un pirmās nepieciešamības sektoru, ja, kā minēju vienā no iepriekšējiem slaidiem. Noslēgumā tātad daži finanšu tirgus dalībnieki acīm redzami aizvien dzīvo pirms Covid pasaulē, ja, tātad ir pieraduši pie tā saucamās vieglās lētās, jeb lētās naudas un zemām procentu likmēm. Izaugsmes perspektīvas ASV un arī globāli, jeb precīzāk ASV, ir neitrāli, bet tomēr ja, uz pozitīvo pusi stagflācijas riski nesamazinās un šķiet, ka tie aizvien ir neiecepti, ja tā teikt, cenās. Un nākamā korekcija tirgos visticamāk nāks no obligāciju tirgus ienesīguma kāpuma, jeb no inflācijas ekspektāciju kāpuma. Ja šīs ekspektācijas pieaugs pārāk ātri, visā citādi īstermiņā izteiktu katalizatoru pagaidām neredzu. Tā, tas šodien būs viss. Aicinu sazināties jautājumu neskarību gadījumā. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamo nedēļu.